Šitie briljanti. Forjērs. Tādu jau nevar pirkstā likt, nositīs tevi. Mārīte Tērra pēc 11 nostrādātiem gadiem salātu pakošanas fabrikā Anglijas pilsētā Vīganā nu jau pusotru gadu saņem britu pensiju, taču atgriezties Latvijā vēl nesteidzas. Pensijā ir diezgan normāli, es teikšu. Iztikšanas ziņā noteikti, ka labāk. Nezinu, tagad braukšu uz Latviju, došos uz 2 mēnešiem, un tad es tiešām pavērošu, vai tiešām tanī Latvijā ir tik slikti, kā visi tur šausminās. Lielbritānijā pensijas katru gadu tiek arī palielinātas atbilstoši inflācijai vai algu kāpuma vidējam rādītājam. Turklāt Lielbritānijā pensionāri vēl arī saņem piemaksas pie pensijas, lai sasniegtu iztikas minimumu. Papildus labumi, kas ir senioriem, ir diezgan iespaidīgi. Proti, bezmaksas īre, to apmaksā pašvaldība. Diezgan tad ir jāmaksā pāris komunālie maksājumi, taču ir bezmaksas medicīnas pakalpojumi, bezmaksas zāles un arī bezmaksas sabiedriskais transports. Daļu šos papildus labumus pensionārs Anglijā zaudē, ja atsāks strādāt, tāpēc Mārīte to neplāno darīt. Ietaupījums ir, ka man nav jāmaksā īre 410 mārciņas mēnesī, un nav jāmaksā vēl zemes nodoklis, kas arī sastāda kopā 500 mārciņas. Emigrantu intereses pārstāvošās Eiropas Latviešu apvienības aptauja liecina, lielākā daļa pensionāru neatgriezīsies Latvijā, kamēr netiks atcelts likums par ārvalstīs gūto pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli Latvijā. Šobrīd cerības tiek liktas uz drīzumā Saeimā skatāmo diasporas likumu. Tiek piedāvāts no ārvalstu pensijām sākt noņemt nodokli Latvijā tikai tad, ja pensija pārsniedz tās valsts neapliekamo minimumu summu, kurā pensija gūta. Britu pensiju saņemošā Mārīte pieļauj, daudzi no ārzemēm remigrējušie pensionāri jau tagad atraduši veidu, kā no šī Latvijas uzliktā nodokļu sloga izvairīties. Neviens jau nebūs tāds muļķis, kas to Anglijas pensiju liks sūtīt uz Latviju. Labāk, lai paņem Anglijas karti, un ar to Anglijas karti jau arī var Latvijā darboties un izņemt to Anglijas pensiju. Un tad Latvija netiks klāt nodokļiem, ja? Jē, un tad viņiem būs figa. Šī latviešu pensionāra Anglijā, atskatoties uz dzīvi emigrācijā, nenožēlo, ka kopumā 13 gadi pavadīti ārpus Latvijas. Emigrēšana devusi otro jaunību un spējusi atļauties to, ko Latvijā nevarētu. Esmu bijis Meksikā, Kubā, bijusi Tenerifē, bet pagājušo martu es biju 1 mēnesi Kanādā. Taču darbs salātu fabrikā ir bijis grūts visu laiku augstumā. Man liekas, tie, kas ir Latvijā, domā, ka to naudu, zini, lāpsām šķipelē, bet tā nav. Lai arī Mārīte emigrēja uz Angliju 55 gados, pirms pensijas vecumā, taču angļu pensijas nopelnīšana nebija galvenais iemesls. Es bēgu no Latvijas, lai es varu no sūdiem izkāpt. Saproti? Es nomaksāju par tiem gadiem. Es biju 3 bankām parādā. Tagad es teicu, es otru mūžu dzīvotu. Es nekad ar bankām nesapītos. Tik daudz cilvēku taču aiziet nāvē ar to, ka viņi nevar atdot tos parādus. Kad atgriezīsies Latvijā, 68-gadīgā Mārīte nezina, taču ikdienu atrod veidus, kā Anglijā izlikt savu enerģiju. Sākusi rakstīt emuārus par dzīvi emigrācijā, brauc ar velosipēdu, aktīvi ceļo un sporto. Mani jānodzen tauki no vēdera. Un šitas ir 2-kilogramīgais 3. levels. Tu redz, kā es visu savu izējamo tērpu viņu kruķī kā traka. Uldis Āboliņš, Kaspars Markus, LNT, Lielbritānija.